Tātad tas, par ko es vēlos šodien runāt, tātad sērijas Mēs Latvija 20. gadsimts romāni. Tie romāni, kuros mēs varam saskatīt kultūras traumas iespējamību. Un, protams, lai mēs runātu par šiem romāniem kultūras traumas rakursām, mēs nevaram iztikt tikai un vienīgi ar literatūras zinātnes pieeju. Mums ir jāņem tālāk sociālo zinātņu pētījumi, un atgādināšu, mēs visi labi zinām, ka iepriekšējos gados ir ļoti veiksmīgi sociālo zinātņu pētījumi programmā Nacionālā identitāte apakšprojektā Latvijas sociālā atmiņa un identitāte, kas ļoti būtiski paplašina arī tādu skatu punktu uz literatūras pētniecībā. Un tad es vairāk pievērsīšos dažiem šiem romāniem, ne tik daudz no poētikas viedokļa, kā vairāk no šī sociālo zinātņu skatu punktu, no jaunā vēsturiskuma skatu punktu, un arī domājot par uztvērēju pozīcijām. Tad vispirms par kultūras traumas jēdzienu. Šis jēdziens, jau skatos, ka pēdējā laikā arī latviešu literatūras zinātnē tiek visai aktīvi aprobēts. Te var pieminēt Ilzas Fedosejevas, Annas Baklānas un dažus citus pētījumus. Es esmu izmantojusi autoru kolektīvu grāmatu Kultūras trauma un kolektīvā identitāte. Un konkrētāk sociologa Džefrija Aleksandrera un Nīlas Melsera pētījums. Un vispirms es pavisam īsi iezīmēšu dažus būtiskākos kultūras traumas aspektus, kas man šķiet svarīgi arī sērijas romānu šī brīža nozīmes raksturošanā vai potenciālās nozīmes raksturošanā. Tātad, kas ir nozīmīgi kultūras traumas raksturotāji? Vispirms, tas ir personiskās un grupas eksistences apdraudējums. Tad tieši eksistences apdraudējums un tam sekojošas fundamentālas identitātes izmaiņas vai pat kultūras pamatu sagrāvi. Tātad kopumā šis aspekts norāda uz ietekmes lauku, uz ļoti apjomīgu ietekmes lauku. Otrs kultūras traumas raksturotājs ir piedzīvotā notikuma kā neizdzēšama notikuma reprezentācija kultūra telpā. Un šī reprezentācija palīdz notikumu klasificēt un tālāk komunicēt kā traumu, jo tikai no reprezentācijām ir atkarīga kultūras traumas pastāvēšana un iedarbīgums nākamajām paaudzēm. Un pirms pievērsties konkrēti romāna analīzē, es gribu vēl atsaukties uz Nīlas Melsera teikto. Viņš aicina mūs domāt par to, ka mēs esam predisponēti domāt, ka ik viens negatīvs vēstures notikums potenciāli varētu būt uzskatāms par kultūras traumu. Tātad karš, katastrofa, genocīds un tā tālāk. Un viņš min dažus tādus pārdomu vērtus piemērus un aicina arī jūs padomāt. Viņš piemin to, ka, piemēram, protestantisma revolūcija attiecībā pret katolicismu ir kultūras trauma, jo tā izmaina kāds kultūras pamatus. Viņš min piemēru, ka rietumvērtību uzspiešana kolonizētajām teritorijām ir to kultūras trauma. Viņš piemin migrējošo grupu pakļaušanos mītnes kultūras dominancei, kā kultūras traumu, bet gan Melsers, gan Aleksandrs atzīmē, ka holokausts Vācijā un visā rietumu sabiedrībā pašsaprotami nav uzskatāms par kultūras traumu, jo tā nav vāciešu un tā nav rietumnieku tas nav kultūras apdraudējums. Tātad, lai holokausts kļūtu par kultūras traumu, ir nepieciešama reprezentācija, ilgstoša narrācija, tādējādi, lai uzrunātu auditoriju, lai iesaistītu uztvērēju šīs traumas izjūtām, lai panāktu rietumu kultūras līdzdalību notikušajām. Un, kā Melsers saka, ir jārunā valodā, kas sasniedz individuālu uztvērēju. Tātad no pieminētajiem piemēriem ir redzams, ka viena un tie paši notikumi nosacīti vienotā laiktelpā un vidē vienai sabiedrības grupai ir veidojuši kultūras traumu, citai sabiedrības grupai tie ir bijuši nozīmīgi vēstures notikumi, bet netiek uzskatīti par šīs sabiedrības kultūras traumu. Tātad šādu situāciju var raksturot ar Smelsera apzīmējumu kompleksā sabiedrība, kurā pastāv konkurējoši atmiņu grupas un vienotības trūkums. Pēc Morisa Halbvaksa
Tātad atmiņu teorētiķa izpratnes tā ir, tad šādā veidā tiek veidot kolektīvās atmiņas pluralistiskā versija, un vēl varētu minēt vēl citu apzīmējumu, dažādu atmiņu kopienu līdzās pastāvēšanu. Latviju nenoliedzami mēs varam uzskatīt par šādu kompleksu sabiedrību, un tas starpsecinājums varētu būt tāds, ja līdzās pastāv vairākas konkurējošas atmiņas, kurās ir atšķirīgi priekšstati par kultūras traumu, tad tas, vai kādas grupas kolektīvā atmiņa potenciāli kļūs arī par nākotnes vēsturiskās atmiņas daļu. Tad tas ir tiešā veidā atkarīgs no kultūras traumas reprezentācijas spēka. Un te nu mēs redzam, cik literatūrai kā atmiņas veidotāju elementam var būt nozīmīga loma šajā procesā. Un līdz ar to vispirms es vēlos izteikt tādu hipotēzi par procesu, kas šobrīd notiek, raugoties uz sērijas romāniem, tad, manuprāt, tas ir tāds veselīgs, konkurējošu atmiņu aktualizācijas process, kurā parādās pluralistiska attieksme pret vēstures interpretācijām un līdzās nacionāli viennozīmīgi skaidrai kultūras traumas komunikācijai pamazām sāk parādīties, ir jau parādījušies arī alternatīva identifikācija un pozīcija narratīvi. Nu, tad turpinājumā es pievērsīšu jau konkrētāk uzmanību dažiem sērijas romāniem, kuros mēs varam uzrādīt šo te kultūras traumas esamību. Un tad tie ir, kuri tad varētu būt tie notikumi, kurus mēs varētu klasificēt kā kultūras traumu. Neatkarības zaudēšana 40. gadā, 41. gada un 49. gada deportācijas. Mēs zinām, tad šie notikumi pārstāvēt Repšas romānā Bogeni, Ingras Ābeles romānā Duna, nacisma okupācija 41. gadā un holokausts pārstāvēts Māra Bērziņa romānā Svina garša. Es pamatā pievērsīšos Bogenei, kurā interpretētais vēstures posms, man šķiet, ka nācijas, mēs visi piekritīsim, nācijas postpadomu periodā tiek viennozīmīgi identificēts kā kultūras trauma. Un salīdzinājumam izmantošu Bērziņa romānu Svina garša un arī pieminēšu Andras Manfeldas romānu Virsnieku sievas. Un tie ir divi romāni, kuri, manuprāt, tieši tāpat kā arī jau pieminētā Ingras Ābeles Duna, kur arī vēl citas tāda kultūras traumas, citi aspekti parādās. Tad šie darbi kaut kādā ziņā paplašina vai izmaina mūsu priekšstats par kultūras traumu. Tad no vienas puses Gundagas Repšas romāns ļoti grodi sabalsojas ar pēdējo desmitgažu, tad var teikt postpadomi valstu atmiņu politikas pamatvirzienu, kurā notiek komunisma nozieguma apzināšana. Tas atbalsojas arī ar dominējošu tendenciju literatūrā, kur sākusies 90. gados jau ar memoāru literatūras formā. Bet no otras puses Gundagas Repšas romāns tomēr nav varbūt uzskatāms par tādu tipisku šī virziena pārstāvu vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls, ja mēs palūkojamies uz šo te traumas atspoguļojumu literatūrā, tad mēs ieraudzīsim to, ka galvenokārt literatūrā ir reprezentēta deportācija pieredze. Un arī to pati Gundaga Repša ir formulējusi, jā, ka vairāk, tad viņi saka, ka praktiski nav māksliniecisku, tieši 40. gada pieredzes interpretācija ir atsevišķi trimdā tapuši sacerējumi, un, kā viņi saka, ar to rūgtumu fokusu, jau esot prom no dzimtenes, kad bolševisms ir uzvarējis. Bet faktiski 40. gada notikumu rezonanse ir ļoti, ļoti neliela. Repša to skaidro tādējādi, ka nākamās atmiņas, tad deportācija, tad tieši eksistences apdraudējums. Nākamās atmiņas ir bijušas spēcīgākas, tās individs ir izjūtas kā tieši eksistences apdraudējumu, un tāpēc šīs atmiņas ir nomākušas 40. gada notikumus. Un līdz ar to mēs varam secināt, ka tā tas varētu tikt arī uztverts latviešu nācijas apziņā. No šī secinājuma izriet arī nākamā atšķirība no citām deportāciju pieredzes reprezentācijām. Tātad Repša vēlas runāt tieši par neatkarības zaudēšanu kā nācijas traģēdiju,
Un tieši šī iemesla dēļ viņa pašā romāna sākumā, atcerieties, tātad iekļauj lopu vagonā ieslodzītās Lotas izverošanas ainu, un par šo ainu pati autori saka šādi: makrolūzums ir okupācija, mikrolūzums ir šī varmācība izverošana. Tad, kad tas jau noticis, cilvēks vāc savu dzīvi pa gabaliem kopā. Tātad Repšs pārliecība par to, ka okupācija ir radījusi dramatisku pārāvumu tautas vēsturē, un tālāk šo pārliecību viņa salīdzina ar šo notikumu viņa salīdzina ar lēnu galvas giljotinēšanu, pēc kuras var notikt tikai ķermeņa refleksi, bet citēju pēctecības nav. Esam par kādu citu nāciju izveidojušies pēc tam. Tātad te mēs redzam kultūras traumas šo būtisko aspektu, identitātes, neatgriezeniskas izmaiņas. Un turpmākajā romāna gaitā Repša Bogenē rāda sabrukumu. Tātad pēc šī fakta sabrukumu, kas skar Lesteru ģimeni, kurā sākotnēji tiek rādīta kā spēcīga, pašpārliecināta, lemtspējīga personība savienība, bet pakļaujoties katastrofālajām izmaiņām, ir spiesta sākt vākt savu dzīvi kopā. Un tad tie, kuri palikuši dzīvi pēc notikušā, ir jau pavisam citi cilvēki, nevairs vienoti un lepni, bet katrs savā klusēšanas čaulā noslēgušies vientuļnieki, kam jādomā par savu kailo eksistenci un jāmēģina sadzīvot ar traumas sekām. Vēl viens aspekts, kuru gribētu akcentēt runājot par Repšas Bogeni, ir tas, ka Repšas vēstījums atbilst tā saucamajam pēcpaudzes un pēcatmiņas vēstījumam, tad pārmantojot arī šo iedzienu no holokausta pētniecības. Tātad pēc atmiņas vēstījumi, kas apzīmē genocīdā izdzīvojošo pēcteču stāstus, kuri liecina par notikušo no vecāku pieredzes. Tātad arī Repše veids šādu liecināšanu, un gan viņas darbam, gan arī šim te pēcatmiņas fenomenām, literatūrām vispār tipiski ir tas, ka pieredze nereti tiek pārnesta ļoti dziļi, un pat afektīvi, ka notiek identificēšanās ar šo pieredzi, pieredzes asimilācija, un tādējādi ļoti labi parādās tā saucamās individuālās traumas pārtapšana jau kultūras konceptā. Līdz ar to noslēguma secinājums par Gundegu Repši, Gundegas Repšas romānu varētu būt tāds, ka romāna mākslinieckais izvērsums modernismu poētikā raksturīgā fragmentētā veidā pārrada ļoti spēcīgu subjektīvu izjustu pārdzīvojumu, veido individu uzrunājošu traumas komunikāciju, un šādā ziņā ir tipisks kultūras traumas izpratnei un darbojas kā nācijas izpratnes apstiprinātājs par okupāciju, kā par kultūras traumu. Salīdzinājumam tad turpmākajā daļā pievērsīšu uzmanību nākamajiem diviem tekstiem, tātad Māra Bērziņa romāns Svinagarši, kurš mēs arī labi zinām, ka faktiski jau stāsta gandrīz vai par to pašu laika posmu Latvijas vēsturē, tad tas ir 39. 41. gads, bet šajā romānā ir salikti citi akcenti. Romāna vēstījums veidots pavisam atšķirīgi, rakstīts tāda šķietam, tāda tradicionāla vēstījuma, pat realistiska vēstījuma veidā, bet tomēr tajā ir atklāts arī izteikti subjektīvs vēstures tvērums, atgādinājumi šīs objektivizācijas funkcijas, atstājot laikmetu dokumentālo liecību fragmentiem. Bērziņa romānā tvertie vēstures notikumi, kara tuvošanās, Valdsbaltu izceļošana, kara sākuma, 41. gada izsūtīšana un citi notikumi ir skatīti ar vienkāršā Torņa kalna Malberzeļa Matīsa Birkena, viņa draugu un tuvinieku skatu perspektīvās, kas ļoti labi parāda tādu vienkāršā cilvēka izteikti personalizēto dzīves uztveri, kurā nereti, kā mūsu katra dzīvēs, ļoti nozīmīgi šķiet mūsu ikdienas notikumi, bet globālie lielie vēstures notikumi kaut kur ir tepat secē, kaut kur blakus. Tad mēģinājums ļoti adekvāti parādīt vienkāršā cilvēka uztveri. Un es atgādināšu vienu epizodi, kur sabalsojas ar Gundegas Repšas Bogeni. Tā ir epizode, kurā
Matīs un Rūdas pieredze cilvēku sadzīšanu loku vagonos, tad ir pieredze izsūtīšanas notikumu. Un, ja atcerieties, kā Māris Bērziņš par to runā, tad, protams, ka abiem puišiem ir baisi, protams, ka ir sajūta, ka notiek kaut kas briesmīgs, bet tas ir tikai viens notikums viņu tajā konkrētās darbības virpulī, kas viņus uztrauc, bet tas netiek rādīts kā viņus dziļi traumējošs, tad viņus apdraudošs notikums. Bet mēs ļoti labi zinām, ka notikums, kas kļūst Matīsam draudošs, tad tā ir visa fināla aina, kurā romāna ritms pakāpeniski sakāpinās līdz katastrofas apmēriem. Un tas ir saistīts ar pavisam citu notikumu Latvijas vēsturē, tad ar ebreju nošaušanu Rumbulā 41. gada 30. novembrī un 8. decembrī, kad tika iznīcināta lielākā daļa Rīgas geto ieslodzīto Latvijas ebreju. Vērojot romāna rezonanci Latvijā, gan romāna popularitāti lasītāju vidū, gan, manuprāt, ļoti lielā mērā tieši šī romāna ietekmē arī aizsākto diskusiju par šo jautājumu. Un tomēr gribas uzskatīt un teikt, ka Māris Bērziņš ir pirmais autors, kuram ir izdevies pievērst tik lielu auditorijas uzmanību ebreju kultūras traumai Latvijas kontekstā. Protams, nevar apgalvot, ka pirms viņa šis jautājums nav ticis skatīts, ka šī tēma nebūtu izcelta. Bet arī pats autors ir izdarījis secinājumus par latviešu autoru klusēšanu holokausta sakarā, citēju. Es pateikšu, kā man par to holokaustu tā ideja radās. Es izlasīju diezgan daudz latviešu autoru romānu, Ģērmani, Eglīti, Janovski, kuri raksta par šo periodu, neviens par holokaustu neraksta. Tas bija dzinulis. Pat Eglītes romānā es nebiju varonis. Tas bija tāds izaicinājums, ka latvietis kļūdas pēc nokļūst ebreju vidū, nokļūst geto, un bija tā, ka pašam bail. Tad ne tikai nosacīt brīvajā trimdas rakstniecībā, kur šeit arī piesauc Māris Bērziņš, bet arī postpadomu literatūrā ir tikai daži piemēri, jo te ir Valentīna Freimana, te ir Kolbergs romānu Klauna marša šausmu tirgū. Interesanti paskatīties arī uz padomu periodu, kurā šai tēmai vajadzētu, manuprāt, būt arī izvērstai plašāk, bet te ir ņemam vērā koncentrācijas nometni piedzīvojušā Miervalda Birzas darbi un viņa izteikumi šajā sakarā. Jo Miervalds Birze tātad laiku pa laikam ir komentējis šo jautājumu tādējādi, ka mēs mēdzam aizmirst. Tātad atmiņa ir viļņveidīga. Un mēs mēdzam aizmirst kādus notikumus, kādiem jauniem notikumiem pievērst pastiprinātu uzmanību, un tā nemitīgi tad vēstures gaitā kādi notikumi pazūd izceļas. Un Miervalds Birzs uzsver, ka viņa prāt 50 padomju okupācijas gada ēnā ir pazuduši aptuveni 4 vācu okupācijas gados Latvijā pastrādātie noziegumi, kas prasījuši vairāk nekā 10 000 upuru, citēju. Vācijā gan ar patiesu interesi pēt nacismu periodu un koncentrācijas nometņu šausmas, neko neizsvītrojot no pagātnes un vēstures. Diemžēl Latvijā attieksme ir mainīga. Te atceras nošauto kapus, te izliekas, ka tie nemaz nav bijuši. Tātad interesanta situācija, holokausta traumas aizvirzīšanās, vismaz latviešu izpratnē, izjūtā par kultūras traumu. Sociālo zinātņu pētnieki, mēģinot raksturot šo īpatnību, ir secinājuši, ka holokausta tematikas aizvirzīšanās, tad pašreizējā laika posmā, tematikas aizvirzīšanās sabiedrības uzmanības perifērijā izteikti atšķir postsociālisma valsts no pārējās Eiropas daļas. Un pārējā Eiropas daļai šī īpatnība var šķist neizprotama, bet tam, protams, ir ļoti loģisks izskaidrojums, jo šī te padomju nozieguma trauma, komunismu nozieguma trauma šajā laikā mums šķiet, acīm redzot, būtiskāka, svarīgāka. Tā parāda mūsu latviešu ciešanas, un līdz ar to tad mēs nepievēršam tik lielu uzmanību arī tam, kas notiek apkārt un skar citus. Bet te es gribu pieminēt lietuviešu pētnieku teikto grāmatā Atmiņu karta, trauma, identitāte un trimda Baltijas valsts deportēto atmiņās, kur ievadā pētnieki saka, ikvienai diskusijai par gulagu atmiņām Baltijā
vajadzētu sākties ar izvērtējošu holokausta traģēdijas apzināšanu. Tad ar šo visu es negribu teikt, ka Māra Bērziņa romāna tiešais nolūks būtu etnisku vai dziļi tādu politisku jautājumu risinājums, jo viņš pats arī vienmēr ir uzsvērs, ka vispirmām kārtām viņš ir gribējis panākt empātiju un runāt par cilvēcību vispār. Bet nenoliedzami viņa darbs ir saistāms ar holokausta traumas aktualizāciju Latvijā. Kā viņam tas izdevies? Droši vien izmantojot to pašu Nīlas Melsera ieteikumu runāt valodā, kas aizsniedz indivīda uztveri. Māra Bērziņa romāns aizsniedz ļoti plašu auditorijas uztveri un aizsniedz arī konkrētā lasītāja uztveri, jo identificējoties ar šo vienkāršo puisi Matīsu, mēs romāna beigās esam identificējušies ar latviešu puisi, kurš līdzās ebrejiem tiek sūtīts nāvei, un kaut kādā mērā mēs esam identificējušies ar ebreju, kurš tiek sūtīts nāvei. Līdz ar to šis romāns man šķiet ļoti būtiski maina tādu tradicionālo fokusu latviešu literatūrā. Šeit nav vairs izcēlts tikai latviešu tautas ciešanas, tās tiek iekļautas citu tautu ciešanu un iznīcības kontekstā. Un, ja man ir burtiski vēl dažas minūtes, tad es gribētu vēl vienu citu rakursu šeit tikai iezīmēt. Tātad holokausta pieredzes asimilēšana, manuprāt, sāk notikt. Tas ir process, kurš ir aizsācies. Kaut kādā mērā mēs droši vien varam teikt, ka sāk notikt vai dažādās kultūras un mākslas jomās jau notiek arī imigrējošo kopienu kultūras traumas pieredzes izzināšana. Jo atcerieties, pēc Aleksandra un Smelsera domām, tad arī šis ir ļoti būtisks kultūras traumas aspekts. Tātad imigrantu identitātes izmaiņas mītnes zemē. Un, ja mēs runājam par sērijas Mēs Latvija 20. gadsimta romāniem, tad šeit noteikti ir viens darbs, kurš ir ļoti būtisks tieši šajā sakarā. Un tas ir Andris Manfelds romāns Virsnieku sievas, kas piedāvā no šīs nacionālās kultūras traumas skatu punktu radikāli atšķirīgu vēstījumu perspektīvu. Jo Andris Manfelds romāna Varonas, vairākas varonas, īpaši Valērija, 20. gadsimta 70. gados, kas ir šķietami mierīgs laika posms, kas mums neliecina par katastrofām, tas ir padomu laika, tāds stagnācijas periods, bet šī varone, acīm redzot, nejūtas labi. Citēju, sēžot pie Baltķikas pļavā, vērojot zāli un debesis, viņa domā par savas bērnības stepi. Vēlāk viņa ik pa laikam ir greizsirdīga uz tikko uzceltajām baltajām mājām, kas viņai atņem viņas bērnības pļavu, kas atsauc atmiņā stepi. Un Manfelda rāda, kā šie cilvēki, kas izrauti no savas dabiskās vides, mēģina kompensēt savas neskaidrās ilgas ar visām tām priekšrocībām un labumiem, kurus piedāvā slēgtā teritorija, Karosta, Gorodokas, Liepājā. Mēģina saglabāt savu identitāti, izolēties no apkārtējās pasaules un tajā pašā laikā izjūt ļoti lielu mazvērtības kompleksu pret tiem, kas dzīvo ārpus Gorodoka, Liepājā. Tad tā ir tāda slēpšanās savas šīs plašās padomju dzimtenes bezformīgajā tēlā un vienlaikus arī slēpšanās hermētiski noslēgtajā rusificētajā vidē. Un Manfelda rāda, ka šis cilvēks neglābjami tiek kropļots. Viņš mēģina saglabāt savu identitāti, bet protams, ka rezultāts nevar būt pozitīvs. Manfelds romāns rakstīts arī bez tādas klai ideoloģiskas ieviras un kādiem didaktiskiem mērķiem, jo Manfelda runā ļoti cilvēciski, uzmanīgi raud šo Liepājas slēgto teritoriju. To arī Gunda Grepša ir atzīmējusi, tad rakstniece ļauj nonākt padomju armijas virsnieku sievu dvēselēs, neiejūdzoties ideoloģiskās sakās. Tad līdz ar to varam teikt arī, ka šo Karostas sarunās iepazīto virsnieku sievu pasaules izjūta beidzot ir uzklausīta, bez nosodījuma un uztvēra un izvērtējuma uztverta un iemiesota latviešu valodā. Arī tas ir ļoti būtiski.
Jā, vakar beidzot noskatījos izrādi Cerību ezers, kas arī par šo pašu tēmu, bet krievu valodā. Man šķiet, ka šī tēma literatūrā vēl tikai gaida savu izvērsumu un arī latviešu valodā. Tātad paši noslēguma secinājumi. Tātad latviešu jaunākā literatūrā sāk parādīties mākslinieciski augstvērtīgas konkurējošas akmeņu reprezentācijas, kas rosina empātiju pret nacionālās apziņas perifērijā esošām parādībām. Tātad, protams, ka minētie sērijas romāni, šie piemēri izraisa jautājumus, tātad vai un kāda būs šo romānu nozīme kultūras traumas izpratnes veidošanā, un vai dažādu traumas narratīvu saulaicīga atzīšana un analīze varētu veicināt izpratni par kompleksās sabiedrības sarežģītību un kultūras pārmaiņām 20. gadsimta otrajā pusē. Paldies!